Un ko čau visiem? Čau. Kas tad atkal būs? Un brauksim uz Jēkabpili šodien. Vajadzēja būt Kristapam, kam vēl tur. Nevajadzēja, vienkārši domāju, ka viņa arī gribēs braukt. Bet arī atmet ar roku. Izteicu, ka braukt. Viņi gribēja pa darba dienām braukt. Mums darba dienās nav laika. Es teicu, ka mēs brauksim brīvdienās, tad viņi tā kā arī gribēja braukt. Bet, nu, kāda tam starpība? Tam nav nekāda starpības, ko citi gribēja. Šodien testēsim šiko pussprāgoni. Šodien mocīsim, šodien ir karsts, bet vējš ir... Testēsim, vai viņš mums valk pa sausu sagulu. Līkumos. Varēs normāli apjūstēsim, un to tur pie glāšķoņa tur grūti. Otrā reize mašīnai ligmo. Nu, jā. Te čučuļ izpūtējis, sarūsējis. Koilas jau re, kur rūsēt sāk. Jā. Tad lija lietas. Nu, jā. Tagad samontēsim riepas, 15-niekus un varbūt arī kāds 16-nieks būs. Maksi prom. No iepriekšējā video mums pazuda detaļa šitā. Arī neliksim virsū. Gan jau mums vēl šitais aizdegsies, redzi? Eku plasmas ir. Nu, nevajag aizdegties. Nu, kā tu zini, viss varbūt, ja reku jau arī ir izkusis. Brauksim testēt. Paņemiet līdzi kaut kādu ugunsdzēšanu, ko izdarīt. Nu, nē, mums ūdeni. Jā, varbūt tiešām paņemat. Tad mums tēti vai tagad. Mums pat pišiks kaut kāds noziedoja. Ko noziedoja? Iepūles kolektoru no MP4 un tādu sadalini vajag tikai no trīnieka. Es gribu papildināt. Re, kur viņš ir. Paldies viņam, es nezinu, kā viņi tur sauc vai ko. Tur jau teicis, visu zināja. Re, kur viņš ir. Bet kādu ņem? Teikt, saka, tur pie sienas vajag noņemt ugunsdzēšanu. Labi. Re, kur un vajag to te. Un kādu detaļu tur vajadzēs, jau nezinu. Un tad dabūsim 200 plus zirgus. Samontēsim riepas, paldies viņam. Gan jau ietagošu viņu Instagram. Tagad riepas montējas no iepriekšējā reizes. Mums re, kur ir panīs līsaks, kur otrā jau pilnīgā līsakā. Mums vajag aiziet klusumiņā, parunāt pat. Labi. Nu, ko esam uzkraušies? Viens pāris 15-niecēm, bagāžniekā viens pāris 15-niecēm. Tāda reku mums ir 16-nieces, varbūt vēl paņemsim, nu mazums viņa ies. Tu jau vedīs, jo glāšķūnī tur jau tikai taisni ceļš, saulītes un astotnieku var uzmest. Līkumu neko nevar. Tur nevar tu vispār uzristēt līkumu. Un šodien testēsim viņu, ies vai neies. Ja neies, tad mums tur ir izcinājums un vēl vajag dažas lietiņas. Tas ir jauks pacaušana. Ja? 200 plus zirgi, ja neies, tad bahāsim virsū. Nē, mēs viņu pakāsim tā vai tā virsū. Kaut arī ies. Ja? Nu tad uz stendu. Mums vajag 200 plus zirgus. Jo viņš tāds sprāgonis ir. Jo ar 200 plus zirgiem varbūt pat varētu to pašu 3.15 redaktoru atstāt. Tāds pussprāgonis ir, bet dzīvo vēl projām. Tu, lai nenosprākst. Kas tad? Česiks.
nenospēk. Galvenais, lai viņš iet. Nospēkt jau viņš nenospēk. Viņš jau mums ir živučīs, patsants. Domā? Nu, ja mēs jau viņu izvilkām no metāla loma ārā. Kāpēc? Tagad viņš bija sarūsējis, mētājās tur cilvēki. Var alfa? Brauc viņu, jā, izvilka, un tad mēs viņu davilkām līdz galam. Sametinājām. Vēl jau sliekšņi jāmetina. To jau ziemā. Ziema. Tā, ņindza. Viss mums ir. Ķipa, jā. Nu, vajag vācu prātu vēl. Iziet garažā un tad tiekamies ceļā, pastāstīsim Parunāsim par to par te. kolektoru, parunāsim par cilvēku, kurš mums uzbrauca komentārā par naudas peļņu, vai ne? Pa monetizāciju. Tur arī viens ierakstīja. Tā kā labi, tiekamies jau Taurānā un parunāsim. Tā kā, davai. Nu tā, nezinu, ko mums tur Ivo ir sastāstījis iepriekš. Bet, nu, tā, es no sevis pastāstīju. Ja? Jā. Nu, mēs braucam uz Jēkabpili. Testēt šito. Braucam testēt Česiku, jā, vai viņš mums, vai viņam pietiek jauda, nu, driftēt ar viņu sānslīdēm, vai pietiek jauda. Protams, tur tos burnautus taisīt, tas viss ir savādāk. Mums vajag notestēt, vai mums viņš velk sānslīdē ar otro robu. Un ja viņš mums velk, tad mēs varam uzbraukt kaut kādus drift gameus vai ne, kaut kādu treniņu oficiālo, varam varbūt pat uz slapjo raganu aizbraukt, vai ne? Nu, kaut kur tā aizbraukt, kur pa naudu jāmaksā. Tā saka, un varbūt, neviens jau nav atmetis domu, ka mēs varbūt varam uz Daugavpilu aizbraukt ar Česiku. Bet, nu, tas ir ļoti maz iespējīgi. Bet, nu, tas tā. Un tad mēs minam, kā tu tur teici, tad mēs tiekamies Tauranā, mēs satikāmies, ja? Tad tiksimies pēc tam benzīna tā kā kafīņas, pārējais. Bet mums ir jāparunā pagatā pa ieplūdes kolektoru, vai ne? Mums Džeks, autortiesības jāizslēdz, mums Džeks uzdāvināja, atdeva MP4 ieplūdes kolektoru, kas mums palīdzēs pacelt jaudu Česikam, jo šitādu stoku saregulējot var dabūt jau 190 zirgi, uzliekot kolektoru jau ap 200, un tad mums vēl vajag ieplūdes sadaleni, tad mums būs kaut kur 210, 205, nu, ķipa tajā robežā. 210 tas jau būs skaisti skanētu, jo tad ir pavisam cits braucamais. Nu jā, un tad, nezinu, man jāatcerās, kur viņš man TikTokā rakstīja, vai Instagram. Ne, Instagram man nav no Instagram, lai es TikTokā viņš rakstīja. Kad tu montēsi, tad paprasīs tev parādīšu, ja? Pareklamēsim viņu. Un tad nākamais mums bija vienā video, viens uzbrauca par monetizāciju kanālu. Kad kāda tur peļņa, tur to, un kurači tur tad var pievienos no komentāru, ja? Tad klausies, draudziņ, mīļais. Paskaties uz šito jaunieti, parādi sevi. Tam puikam katrs centiņš ir svarīgs, jo viņš nestrādā, nepelna. Vienīgais viņa ienākuma avots ir, reku šitās rociņas vecāku, kuras pelna naudiņu, vai ne? Un tur tā mašīna ir parāto mašīna, ja? Kas viņu nopirka? Tu viņu nopirki, principā praktiski pa savu naudiņu sakrātu. Tu bija tur mums dīli, tur šurpu pirkām, tur pārdevām, tur pielikām tev čučuļ, bet principā tā bija saknē tava nauda sakrātā. Pusdienu nauda, kas tev paliek pāri, dzimšanas dienās uzdāvinātā, kur tu mums mājā piešancē zāli pļauj, mašīnas tīri, mēs tev tur uzmetam piķīti, ja? Tā ir tava naudiņa. Un tas, ka tur no tās YouTubeītes, no tā viena video atkristu kaut kādi 5-10 eiro, es absolūti nekā slikti tajā neredzu. Tas būtu tava oficiālā tava peļņa, vai ne? Mums īstenībā tur tas pirmais, tas monetizācijas līmenis, viņš tur stāv
updeitojās, bet man liekas, ka mums vajadzētu ātrāk to štuku dabūt, un tad būtu tas pilnā monetizācija, un varētu pelnīt no saviem video. Nu kā pelnīt? Iegūt kaut kādu naudiņu pa to reklāmu, kas tev tur iepirst. Es absolūti nekā sliktu tajā neredzu, un tas tikai palīdzēs tev tur būt, nezinu, kaut kādiem pāris, 3 mēnešiem. Tur, tā kā man tur 100 eiro iepirst, ja, pa to no YouTubes. Nu, pa Sotaku, var jau aizbraukt uz treniņu, var kaut ko nopirkt mašīnai, vai ne? Nu jā, koroči, ceru, ka domu saprata cilvēki, kad mums ir ļoti svarīgi, tāpēc abonējam šito kanāliņu, jā, maucam iekšā komentārus, vai ne? Liekam laikus, piespiežam zvaniņu, lai nepalaistu garām jaunu video, motivējam, atbalstam jauniešus, rekur taisīt video, lai nu kāds viņš tur ir, mums jau, protams, nav tur vītola kontents, vai ne, un viņš arī nekad nebūs. Tāpēc viņš to profesionāli dara un pelna naudu to. Bet, nu, varbūt, kas zina dzīvē, vai ne? Tā kā davai minam uz tanku, bildamies, kuru mēs ieliesim, kādus 50 eiro bākā. Ot, no kurienes tev to 50 dabūt, ko? Nu, no kurienes? Nu, ot, nevis tur ieraksti gudru komentāru uzdirs, bet tu atbalsti, iedod piečaku puika. Vai ne? Ko? Labi, es jau atkal aizrunājos tā kā močiem. Jā. Vai taisam pīri hodu. Kas tie izdari vai kas te? Nu, esam staķikā. Tas nav staķis. Nu, Astra. Vai kā viņa tur sauc? Asnar. Varēja kannu izņemt. Ieliesim kaut ko kannu. Kaut kādi 50 eiro tur ir. 34 eiro jau. Līdz 50, vai cik 40. Oi, kā 30 litri paņem. Kā piķīsies prom. Kā tur tā. Smarža benzīna. Un smarža kā nauda aiziet. Tas ir vissliktākā smarža dzīvē. Bet smarža benzīna vislabākā. Sūknis nedarbojas. Nu, iesim veikalā. Es jau tur baigi neko nefilmēšu. Tais cietā. Kopā 54 eiro. Nav plus tauranā degviela. Sotaks, karoči. Labi, gluži sotaks nē, bet kāds 70-80 eiro mums izmaksā tas viss. Kafija melnā un šokolādes zēriens. Kā domā tas piečuks, ko mums iedod po monetizāciju? Taču maina kaut ko, vai ne? Tad mums ir reku kafijas, ja? Tumpla, bezmaksas reklāma. Un cik mums kaut kur te vairs nesūda nav palicis, to ļaviņās būsim, bet te ir remonts, mēs brauksim gan jau riņķī. Tā kā ir rubai kameru un tiekamies lidlaukā. Mums mākoņi, mums nevajag lietu. Nē, mums lietus netraucē, viņš var būt. Bet mums vajag sausu. Mums vajag galvenais paspēt saprast, kas ir pa sausu. Nu, maucam tagad. Pārdilās, es jūs nesaucu mākoņus. Labi, tiekamies ar trasē un šo. Nav ko tik ampulēties. Davai. Jā, nu esam atbraukuši, ja? Izkrāvāmies rekur. Kenetu satikām. Jā, satikām Kenetu. Un kamēr nav lietus, vajag patestēt 15 riepa, ziema, veca. Ar pirmo ļoti viegli viņš griež. Mēs kā ar otru. Saudzē.
Mugurs nost, kas ir. Jā, Sirgi pietrūkst, te jau ir 160 kaut kas. Baigi jāpiešojās braukt, droši vien, ka var pabraukt un izvilkt konfigurāciju. Vai te bā, bā, bā. Pagad skajies, ka moči var braukt. Es domāju, kaut kas deg. Tāpēc, ka viņš jauns ir tak. Nē, tur apgriezās riņķies parāva vaļā, neizspolē riteņas, tādēļ sajūtas. Tā nedrīkst darīt, taču. Nosprāgs. Kas tiek kādi? Ar pirmo viņš šķotka jau. Tāpēc vajag tos 200 zirņi. Čuť pietrūkst. Principā es varu sadarīt, kad uzliktu redaktoru 345. Būtu ideāli. Būtu ne ideāli, bet varētu braukt, forši varētu braukt. Redzi, viņš tā kā bišķīt iegust, viņam tā kā uzcelt apgriezt. Tāpēc, ka tur ar trešo kropu sota, ka mēs vilkām pāri. Draudziņa ar otro. Ar otru? Man vēl labāk. Lietus nav sācies, ne? Lietu jau kā reizi. Mums iesēdās galvenais instruktors Kenets, ko viņi iemācīs driftēt pa dienu. Tūļi sadzīs skilu Kenets un drausmīgs vējš, nezinu, ko jūs tur dzirdēsiet.
kas mums izbeidzās. Kaut kas izbeidzās, jā. Paņem noslāpēju viņu. Un tāda pielaid, mums viņa iepriekš šitā... Jā. Ķipa resta, bet vajag tev atpūsties. Tev var jāizslīt, tev vajag noķert to momentu. Tas moments, ka tev vajag ar gāzi piestūt. Tad aizlūk piesāt gāzi, vajag piestūt. Labi, ka viņš check engine izmeta, mēs atkal varam kļūdas pastīties. Nav man līdzi. No, ko teiksi? Nu jāmācās, nu. Jau uzķēra. Jā, jau gāja, jau gandrīz jau vajag apu. saprast to momentu, tā, kad jau tā mašīna jau vieta, bišķiņ palaiz, piestūrēti, kā viņa grib taisnoties, pagries atkal pretēji un ar gāzīt. Principā visu laiku gāzīt stūrīta. Viņam jau tas, ka viņš sāk, un tā, ka jau ir sānslīde, viņam jau apmēram ir poņa, mēs jau ziemā tā uzkačājām, bet redz, viņam iesākt sūdīgi, viņš met riņķī. Ziemā ir vieglāk, nav jādod gāzes, ceļus netās. Bet tev jau, redzi, tev ir momenti, ka tev jau smuki sanāk, bet tu iztaisnojies, vajag dot vairāk. Tev jau labi sanāk, tā kā. Jā, būs, jau uzstāj. Nē, viņš iet. Viņš iet, lai atpūšās, bišķīt padziest. Kaut kas tur uzkarts vai kāda spola vai kas, un viņš izmet kļūdu. Nograb, detončiku norauj. Apsēdies blakus, es tev parādīšu, kā vienkārši tu skaties klausies gāzi un skaties uz stūri. Vēl jau kas ir, tu arī tu baigi daudz gāzi gāzē. Tev vajag plūdenāk viņu spaidīt. Tu vem, tu tā kā turbaku brauc. Apsēdies blakus. Tur vienīgi uz leju nav tās podziņas nolaist uz leju. Tik jau daudz apkārt vietu. Tu piebīties tā, lai tu redzi ceļu. Iedevām Kenetam patestēt un lai pamāca Ivo. Kenets tuliņ parādīs. Iedos mazu instruktāžu, tad jau Ivo varēs turpināt.
sāka līt. Jāņem būs pauzīte, laikam. Pārbrauc Padzesē. Mokot var izbraukt. Es jau tā kā apmēram Kenetam, bet Kenetā viņš nebūs nost. Viņš arī ātri šitais mēgtoši to ātri. Karsti palaid mašīna. Kenets ar trešo šitā varētu izbraukt. Es ar turboku trešo. Kur te viņam tik močins motors, Kam? zirgiem Kenet? Bet draudziņi, tas drausmīgi, tie daži zirgi tur drausmīgi maina. Tie 170 šeit, ja? Un tie 190 tā ir pavisam citu pasauli. Arī savu maltos. Neiet, man cilindri vajag. Maza kripatiņa pietrūks. Ļoti maza. Vai 200 zirgus dabūs, tā būs ideāli. Tad būs, neteiksim, ideāli, tā būs zešibis. Tā būs zešibis. Ideāli būtu kaut kādi 250 zirgi. Stop. Ar šo arī mēs video beigsim, jo viss mums materiālā nesagāja, visi safilmētie video, jo mums jau tā viens video sanāk 30 minūtes. Tā kā nākošais, otrā daļa iznāks drīzumā. Tā kā paldies, ka noskatījāties šo video, spiežam laiku, abonējam, atbalstam manu projektu. Paldies, ka noskatījāties šo video.